Šodien mēs sākam 11. nodarbību dziedināšanas seminārā, un es esmu likusi tādu virsrakstu viņam, lai tu saprastu mazliet, kas ir meditēšana. Un, protams, ka mēs runājam par meditēšanu, par Dievu vārdu, nevis kaut kādā citādākā veidā. Mēs nemēģinām savienoties ar visumu kaut kā vai kaut kā tā, nē, par to mēs nerunāsim. Un tātad meditēšana, kā mēs varētu teikt, tas ir Dieva vārda gremošana. Un šodien mums ir tāda ļoti nopietna, vai arī, tā teikt, ne jau, ka mēs nevarēsim smieties un priecāties, bet ļoti svarīga lieta, Dieva vārda pārdomāšana ar citiem vārdiem. Un pirms mēs to tātad sāksim, mēs lūksim Dievu svētību, lai mūsu sirds ir atvērts un izsalkušas, un priecājos par katru komentāru, un tad, kad tu ieraksti, es varu saprast, kas ir, kad tu esi pieslēdzies, un arī sveiciens visiem. Pēc lūkšanas es tev tad pasveicināšu, bet tagad lūksim tā kunga svētību. Mīļais Tēvs, paldies Tev par šo žēlastību, ka mēs varam domāt par Tavu vārdu un domāt tādā veidā, lai tas kļūst par mūsu dzīves realitāti. Un paldies, ka jau tik daudz Tu esi palīdzējis mums ar savu spēku, ar savu atklāsmi šajos dziedināšanas semināros. Un tagad mums vajag vēl vairāk Tavu žēlastību, lai katrs viens varētu saprast šī Dieva vārda pārdomāšanas svarīgumu, ka bez tā vispār nevar iegūt augļus ticības dzīvē, nekādā jomā. Un Tēvs, tie, kam ir nepieciešams Tavs dziedinājums fiziskajam ķermenim, jo Tu negribi, lai kāds pāragri nomirst. Tev nav vajadzīgi debesīs tie cilvēki, bet šeit virs zemes. Un es lūdzu, lai nāk Tavu vārdu atklāsme katram vienam, un lai mēs sākam pielietot to savā dzīvē, pārdomājot Dievu vārdu, tā dabūjot no savu prāta savā sirdī. Dod man arī žēlastību mācīt Tavu vārdu. Paldies Tev, Tēvs! Āmen! Un tātad, kamēr mēs esam lūguši, tikmēr jau var redzēt, kad vairāk ir pieslēgušies, un sveiciens brālim Ināram, un tāpat brālim Ilmāram, un tur Ventspilnieki čakli, vai neskatās pieslēdzas mācītāji Vija un Solvita, un arī pārējie, kas tā kā īsti negrib sevi dot zinām, bet galvenais tu klausies un tiec svētīts no tā. Tātad mēs runājam šodien par Dieva vārda pārdomāšanu, par meditēšanu. Vēl paspēj, tātad māsa Sarmīte, Dieva svētību, iepriecinājumu tev, un tāpat tur māpilī Inese un Lolita māsa, un tātad pie Dieva vārda par meditēšanu. Meditēšana kristiešiem, kristīgās draudzēs, vai arī atsevišķiem kristiešiem, kas nav pieslēgušies draudzēm, bet tev noteikti nepieciešama draudze. Meditēšana ir tāda neievērota, tāda, liekas, ka, tas jau nekas nav, automātiski pieņem, es jau meditēju. Ko nozīmē meditēt? Tas ir tu pārdomā, tu to liec savā sirdī, jo ja mēs lietas nepārdomājam, viņas mūsu sirdī neiegulsies. Man patika, nevis tā kā patika, bet ka tā vairāk es varēju saprast, kā mācītājs Kenets Heigins sacīja, ka ko mēs pārdomājam, vai to, ko mēs esam novērojuši, un šī brīdī, piemēram, es arī mācu, un no tā arī nāk tā pārdomāšana, kas piepilda tavu prātu, tavas domas, bet arī to, ko tu novēro, vienalga vai kādā filmā, vai īsklipā, vai uz ielas tu kaut ko novēro, vai arī es kādā cilvēku grupā, un tu vēro, tu skaties, un tad tas piesaista tavu prātu. Un tātad tam mēs pievēršam uzmanību, un mums ļoti jāuzmanās, kam mēs piesaistam savu prātu. Bet tad, kad mēs piesaistam savu prātu Dieva vārdam, kad mēs sākam to pārdomāt, tad Dieva vārds no mūsu prāta, viņš iekrīt mūsu sirdī. Un ticību rada tas vārds, kas ir sirdī. Tātad šī meditēšana, šī pārdomāšana, tā ir ļoti nepieciešama, lai mēs ticības dzīvē iegūtu rezultātus, īpaši veselībā rezultāts, jo vienmēr mūsu prāts kaut ko domās. Bet pārdomājot Dieva vārdu, mums būs tā stiprā ticība. Un tagad lasīsim
rakstu vietu, kur ļoti bieži jau zina par Dieva vārdu pārdomāšanu. Jozos grāmata, tā ir vecajā derībā, Jozos grāmata, 1. nodaļa, un es sākšu no 1. līdz 7. vispirms pantam. 1. līdz 7. Un notika pēc Mūzes tā kunga kalpa nāves, kad tas kungs runāja uz Jozu, Nūna dēlu, Mūzes palīgu. Mans kalps Mūzes ir miris, tad nu celies ar visu šo tautu un ej pāri Jordānai uz to zemi, ko es viņiem Izraēla bērniem gribu dot. Visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksiet, es jums esmu devis. Saka pēc manas visas vietas. Kur es savus kāju pēdu likšu? Ko nozīmē šodien likt savus kāju pēdas? Tas ir tas, kur tu savu ticību liksi, kuru Dievu vārdu pārdomās, kuru tu priekš sevis ņemsi. Un šodien tev nepieciešama dziedināšana. Tātad tas kungs tev apsola. To, kur tu liksi savu ticību, ko tu prasīsi, to es tev jau esmu devis. Skaties 3. Visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksiet, es jums esmu devis. Tātad, kur tu savu ticību liksi šodien, rīt, parīt, kur tu, ja esi sāc likt, nešaubies, Dievs tev ir devis, viņš saka visas vietas, viņš tev ir devis jau to veselību. 4. No tūkstnešu un arī no Libanona apgabala līdz pat lielajai upē, līdz Eifrates upē, visa hetiešu zeme līdz lielajai jūrai pret saules rietu, tās, lai ir jūsu robežas. Neviens, lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī. Kā es esmu bijis ar Mūzu, tāpat es būšu ar tevi. Es tevi neatstāšu un es tevi nepametīšu. Esi stiprs un drošsirdīgs, jo tev būs šai tautai jāsadala zeme par mantojumu, ko es ar zvērestu esmu apsolījis dot viņu tēviem. Esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari visu bauslību, ko Mūzes mans kalps tev ir pavēlējis, nenovērsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu iesi. Un, protams, pēc tam skatīsim 8. pantu. Tātad, kur daudzreiz ticīgiem nav ievērojuši, vai arī nedomā, ka to vispār vajadzētu paņemt savā dzīvē kā realitāte, ka mēs lasam Dievu vārdu, un mēs lasam tos apsolījumus, un mēs priecājamies, un kā šeit Dievs saka, es tev esmu devis, un mēs sākam priecāties, brīnišķīgi Dievs man ir devis, bet tad viņš saka tālāk to, ko mums vajag darīt. Viņš saka, Jozom, es tev esmu devis, bet tomēr tev ir jāiet un tā zeme jāieņem. Un viņš dod instrukciju, dod to pavēli, dod to veidu, kas ir jādara Jozom, lai viņš šo apsolīto zemi iegūtu. Tātad arī mums, tad, kad mēs lasām Dieva vārdu, mums pie Dieva vārda ir jānāk ar domu, kas man ir jādara. Ko Dievs saka, kas man ir jādara, lai es to apsolījumu varētu dabūt? Tātad, kad mēs nākam pie Dieva vārda, mēs vienmēr nākam ar to domu, es izmainīšos, es būšu citādāks, tāpēc, kad es skatīšos, kas man ir jādara, un es to sākšu pielietot savā dzīvē, es to novērošu, es tam likšu savu uzmanību, un es to novērošu tādā ziņā, kad, lai es ieraudzītu, kas man ir jādara. Tātad mana rīcība izmainīsies pēc tam, kad es būšu lasījis Dievu vārdu. Un daudzi ir lasījuši Dievu vārdu, bet viņi nav izmainījuši savu rīcību. Tātad Dievs parāda, kādā veidā šī rīcība mums ir jāizmaina. Arī apostols Jēkabs saka jaunajā derībā, ticība bez darbiem ir nedzīva. Tātad tie ticības darbi, tās, ko Dieva vārds mums saka darīt, tas ir atbilstoša rīcība. Kas man ir jādara? Tātad, saka pēc manis, es lasu Dievu vārdu un atrodu rīcību. Kas man ir jādara? Brīnišķīgi. Un šodien tu atradīsi to rīcību, ko tu vari izmainīt, kas tev ir jādara. Un tā rīcība ir ļoti specifiska un ļoti svarīga pie katra situācijas, kas mums ir jādara. Tas ir līdzīgi tā kā, piemēram, recepti, ja? Un tev ir vienalga kāda vai tur keksu recepte vai kaut kāda sāļā kliņģera recepte, un tu gribi izcept cepeškrāsnī. Tātad īpaši tas attiecās uz cepeškrāsni arī tad, kad tu zupu vāri, bet tur tā gluži nevar sajiet viss grīstē. Bet tātad tu nevari domāt, ka tu šo varēsi izcept, piemēram, šo rauga mīklas maizīti, kaut kādu smalku maizīti, ja tu aizmirsīsi pielikt raugu klāt. Un tev var likties, tāda niecīga lieta ir, tas nekas, visu es miltus pieliku, vai ne? Tā svarīgākā lieta, milti taču ir tik daudz, es tā pūlējos, un es taču mīcu ar rokām, tik ļoti es mīcu, un noteikti jāizdodās labi.
Bet tātad visām receptēm mums jāskatās ir un jādara precīzi, kā tur tas ir uzrakstīts. Un tā tas mums izdosies, vai ne? Un tāpat ar Dievu vārdu mums ir ne tikai kaut kāda viena lietiņa, ka mēs uzsākam, bet mums ir jāturpina viss tā, kā ir Dieva vārdā dota tā instrukcija. Saka, man ir jāturpina. Ne tikai jāizsāk, bet jāturpina. Un tātad arī veselībai, par ko mēs īpaši runājam, Dieva vārds mums dod specifiskas, konkrētas instrukcijas. Tas nozīmē kādus norādījumus. Un mēs jau runājām par daudz lietām iepriekšējos raidījumos, kad jātiek galā ar pagātni un ka mēs nedrīkstam staigāt nepiedošanā, un ka mums jābūt ir priekā, un ja tu sagaidi, ka tevi izpaudīsies dziedinājums tavā ķermenī, nekādā gadījumā tev nedrīkst būt garš ģīmis. Es ar priecīgiem cilvēkiem, un es jau minēju kādā reizē, kad bija pat kāds nekristietis, reāls gadījums, kad viņam ārsts pateica, ka tur atliks dzīvot vai 1 dienu vai 3 dienas, īsīs laiks, un viņš domāja, nu tad es aiziešu, es kārtīgi izsmiešos, aiziešu uz kinoteātri. Un viņš smējās tajā savas dzīves noteiktajā pēdējā dienā, un tie smiekli viņu izārstēja. Halleluja! Un viņš nenomira, bet viņš dzīvoja vēl vairākus gadus. Kur nu vēl kristietim, kad Dieva vārds saka, kad mums ir tajā kungā prieks, un vienalga kā tev situācija, tu savu prieku paturi. Ja mēs esam stresā, uztraukumā un raizēs, tas ir tā kā, ka mēs sistu par saviem iekšējiem orgāniem. Tu pats sev kaitē, tu pats sev sit, un tu to negribi darīt. Halleluja! Un prieks dara labu kā zāles. Un tagad lasām vēlreiz 6. un 7. pantu Jozuas grāmatas 1. nodaļā. Tātad, kas ir tie norādījumi? Ko viņš saka? Esi stiprs un drošsirdīgs. Un mums varētu likties, nu tā taču tāda maza lietiņa. Nu kāpēc jābūt stipram un drošsirdīgam? Un viņš saka, stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari visu bauslību, ko Mose pavēlēs tev. Tātad citreiz var šķist, ka tā lieta, ko Dieva vārds mums saka, ka mēs tā nejūtamies, mums nemaz nav drosmes uz to. Un tāpēc viņš saka, ka tev jābūt stipram un drošsirdīgam. Nenovērsies no Dieva vārda ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu iesi, lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies, un tad tev laimēsies. Saki, tad, tikai tad. Tātad šeit ir tā instrukcija, kur latviešu jaunajā tulkojumā ir labāk tās beigas pateiktas. Tad tavas gaitas būs sekmīgas un tev veiksies. Tātad mēs visi gribam, lai mums ir sekmīga dzīve un lai mums veicas. Un tā, lai veicas, šī ir vienīgā vieta, kur tas vārds Bībelē ir minēts tieši šajā Jozuas 1:8. Un citās vietās ir līdzīgi vārdi minēti, bet tieši tā veiksme ir šī pantā īpaši uzlikta un tā uzsvērta, vai ne? Tātad mums ir ne tikai jāsaņem viens tāds iedrošinājums vienu reizi, kad tu dzirdi, piemēram, tagad šo dziedināšanas semināru, bet mums ir jāturpina drosmē. Mēs nedrīkstam kļūt mazdošīgi. Mums ir jāturpina iedrošinātiem. Un tad, kad tu dzirdi to vārdu, tevī rosās ticība, un tad tas prasa to ticības rīcību. Tev uzreiz ir jālec un jādara tā ticības rīcība. Un es teikšu no Bībeles vienu piemēru, kur Jēkabs un Jānis pie svētnīcas krāšņajām durvīm, tu var absolūti darbos lasīt, un viņi redzēja, ka tur bija tas skroplais cilvēks, un viņam bija ticība tik dziedinātam. Tātad, jo Jānis un Pēters viņiem sacīja, sudraba un zelta man nav, jo vispirms viņš gaidīja, ka viņam dos kāds mans, kādu materiālo labumu. Un Jēkabs un Jānis saka, nē, bet tas, kas man ir, es tev dodu Jēzus Kristus vārdā, celies un staigā. Un viņi redzēja, ka šie Dieva vārdi radīja ticību viņam, un ka viņam bija ticība tik dziedinātam. Un tas cilvēks, tad, kad Jēkabs un Jānis pastiep viņiem pretī savus rokas, viņš noteikti stiep savu roku pretī, citādāk viņš jau nebūtu varējis pielikt kājās. Un tātad viņš sagaidīja, viņš uzreiz kā tā ticība nāca viņa sirdī, tas slimais stiep savu roku pretī un bija gatavs likt kājās. Viņš dabiski varēja teikt,
Ko jūs sakat? Es taču neesmu staigājis. Kā tad es tagad varu? Tas noteikti neizdosies. Es kritīšu zemē. Bet viņš atsaucās tai ticībai, kas bija modusies viņa sirdī ar rīcību. Un tad viņš sāka just, un redzēt un piedzīvot, kad viņš var staigāt. Un līdzīgi arī runā mācītājs Kenets Heigins, ka tad, kad viņš bija slimības gultā, ka viņam bija kāds 16 gadi, un viņš lasīja no Marka evaņģēlija 11, 23, 24, un viņš satvēra, ka viņš ir dziedināts, un viņš teica, man tad ir jāceļas augšā, un viņš ar grūtībām, turoties pie gultas staba, uzvilka sevi sēdus, jo viņš bija tā kā gandrīz paralizēts, viņam nebija sajūtas kājās, ķermeņa locekļos, un viņš turpināja, kaut arī galva viņam griezās pilnīgi tā kā, reiba galva, bet viņš turpināja, kamēr viņš varēja nostāties līdz pie gultas kājās. Un tad, kad viņš nostājās, viņš teica, man dūra tā kā miljons adatiņas manās kājās, bet viņš teica, tas bija drusku sāpīgi, bet es biju laimīgs, jo vismaz es jūtu, kad ir dzīvība manās kājās. Un tad viņam galva vairs nerēba, un viņš sāka vingrināt sevi un staigāt pa to istabu. Tātad mums ir jāatsaucās, halleluja, tu to satver, mums ir jāatsaucās tai ticībai, kas dzimst mūsu sirdī ar rīcību, ar darbību. Jo ja nav rīcības, tas nozīmē, ka ticība nav. Smits Viglsvorts saka, atslēga plūst svētā gara dāvanās ir palikt pilns ar Dieva garu. Tātad palikt šis drošsirdīgais, tas iedrošinātais. Un tev nevajadzētu, tā kā dzīvot savu ticības dzīvi, arī man nevajadzētu tā tukšā, tā kā bez ticības vai ar neaktīvu ticību, un tad gaidīt, būs kāda konference, tad es došos un tad uzjundīšu savu ticību. Nē, mēs visu laiku paliekam pilni ar Dievu garu. Protams, ka tu esi tukšs, tev vai kādu pagrūdienu, kas tev ieliek ticībā. Bet mums ir jākultivē tad, ja tev ir uzmākusies slimība, varbūt ilgāku laiku, sāc kultivēt to, ka tu esi pilns ar svēto garu, pilns ar ticību. Tu domā, kā lai to dara? Lūdz mēlēs, tā ir viena lieta. Lūdz mēlēs, nepārtrauc. Citē rakstus, runā rakstus un meditē. Par to mēs tātad runāsim tūlīt sīkāk. Un 8. pāns saka, lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā to dienām un naktīm. Tātad apdomā, meditē, pārdomā, dienām un naktīm. Jo tad, kad mēs būvējam Dieva vārdu, to pārdomājot, mēs to būvējam savā sirdī, savā garā. Vispirms viņš ir mūsu prātā, mēs to satveram ar savu prātu, bet pārdomājot, viņš iekrīt mūsu garā. Un tad, kad mēs to pārdomājam, tad mēs arī varēsim to rīcību darīt, to ticības rīcību mēs varēsim darīt. Kā piemēram, Dievvārds saka, ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai, un daudz varbūt jūtās kautrīgi un nedroši, kā tad es tā iešu, man nav spēks, man nav drosme, bet tad, kad tu sāc šo vārdu pārdomāt, tu nemaz nevarēsi citādāk, kā tev tas rada rīcību, ka tu atsaucies, tāpēc, ka tu pārdomā šo vārdu, liec tās rakstu vietas savā sirdī. Tur, ko mēs lasījām Jozuas 1. nodaļu 7. 8. pāntu, un tur ir teikts, esi stiprs un drošsirdīgs. Un tad arī viņš saka iepriekš, nebaidies un nebaiļojies. Bet citi cilvēki dzīvo tajā zemajā līmenī, ka viņi ir nobijušies, kad viņi baidās, ka viņi ir uztraukušies, kā viens tulkojums no angļu valodas dismayed vārda ir, ka viņi ir satraukti. Tu varbūt sevi atpazīsti tajā, bet Dieva vārds tev saka, nebaidies, nebaiļojies. Un tad mēs pārdomājam to, ko saka Dieva vārds. Tātad, kā mēs varam palikt stipri? Tātad, kā jau es tev teicu, lūdz mēlēs un ņem Dieva vārdu. Tu runā Dieva vārdu. Kas ir pirmā lieta, kad tu pamosties no rīta? Halleluja! Runā Dieva vārdu, pamostoties no rīta, runā Dieva
Dievu vārdu. Tu varbūt to neizkliedz skaļā balsī, tas arī būtu ļoti labi skaļā balsī, bet tu sāc domāt par to, sāc pie sevis bubināt, dudināt, tā kā jaunais Bībeles tulkojums saka, dudināt, ļoti labs vārds. Tu dudini pie sevis. Runā Dievu vārdu, tu runā, šī ir tā diena, ko tas kungs ir devis, es priecāšos, es līksmošos šajā dienā, es priecāšos, šī būs vislabākā diena manā mūžā. Tu saki, ka es pamostos vai arī tagad, es tā nejūtos, ka es gribētu runāt. Dievu vārds nesaka, runā tikai tad, kad tu jutīsies, viņš saka, dienām un naktīm. Tas nozīmē pa nakti, ja īpaši tu tā nejūties, kad tu pamosies, kad tu gribi runāt Dievu vārdu, bet tu runā, un tad tu sāks arī tā justies. Daudzreiz cilvēki saka, es nejūtos tā, ka es gribētu lasīt Bībeli, un es negribu būt liekulis, es negribu būt reliģisks, es lasīšu tad, kad es tā jutīšos. Redz, tas nav runa par liekulu un par reliģiskumu, bet tā ir vienkārši disciplīna, kas mums ir jādara dienām un naktīm. Vienkārši neesi slinks. Tu domā, ka ja es ļoti gribēju, viņš tā jutās, es iešu pie krusta, tagad kā es jūtos, ka es gribu iet pie krusta. Nē, viņš cīnījās Ģetsmanas dārzā, viņš sacīja, kungs, ja tas var būt, lai šis biķers iet garām, bet ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Tātad tā ir disciplīna, ka tu zini un dari to, ko Dieva vārds saka. Tātad, ja tu kādus pierakst, šo tev noteikti vajadzētu pierakstīt. Normāla kristieša dzīve ir, ka tu runā Dievu vārdu. Un tas ir izzudis diezgan daudz no mūsu draudzēm Dievu vārdu runāšana. Citreiz mācītāji saka pēc manis, un viņi saka tur kādu vai nu frāzi, kas ir par dievkalpojumu tēmu, sprediķa tēmu, vai arī kādu Dievu vārdu, un pat tad ir cilvēki, kas izvēlās nerunāt un neatkārtot. Bet tu runā Dievu vārdu. Normāla kristiešu dzīve ir vienmēr runāt Dievu vārdu, visos laikos, īpaši tad, ja tu nejūties. Un otra lieta, normāla kristiešu dzīve ir lūgt mēlēs, vienmēr un visos laikos. Un atkal citēšu Smitu Vigasfortu, un viņš saka, citi lasa Dievu vārdu grieķu valodā, citi ebreju valodā, bet man patīk to lasīt svētajā garā. Lūdz un prasi Dievam, atdzīvini man savu vārdu, lai tas man ir dzīvs, lai tavs vārds ir dzīvs manā garā, kad tas nāk, lai tas nav vienkārši, kaut kāds pienākums, kas man ir jādara. Un Dievs to darīs. Runā to, ko Dieva vārds saka, un esi dedzīgs par Dievu lietām. Daudzi uz ticības lietām attiecās, tā puskājā, kā latvieši saka, un viņi nav dedzīgi, viņi nav tā kā 100% visi iekšā, viņi tā kā nav visu, bet tu pakļaujies Dieva vārdam, tu pakļaujies svētajam garam. Un kā tas ir? Tas ir, ka tev ir jāizlaužās kādā brīdī no sava dabiskā, kad visu laiku analizē un domā un īpaši tur par slimību tā, un kāds būs beigu rezultāts, un kā tagad tur būs, un tu tikai savā galvā, un varbūt simptomos, kas ir sāpes, es iesprūdz. Bet kā mēs varam tikt ārā no tās galvas? Kā mēs varam ielikt svētajā garā? Meditēšana, pārdomāšana, tā ir viena no lietām. Lūgt mēlēs, pielūgt kungu, vienalga vai dziedot vai bez dziedāšanas, runā Dieva vārda runāšana, dejo, es pagājušā reizē slavēju, šodien mums drīz jābeidz, es neņemšu to pārtraukumu, bet tātad dejo Dievam, slavē viņu, dari tās visas lietas, kas iesaista savu garu, un tā ir ļoti nozīmīga lieta, un tu redzēsi, ka tu izlauzīsies ārā no tās dabiskās domāšanas. Tātad tu runā to, ko tu gribi sasniegt. Un šeit Jozua 1:8, tātad ņemam vēlreiz. Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, tātad mute, tev stāv tavā mutē, tavā runāšanā, bet apdomā to dienām un naktīm. Un, piemēram, tu saki, man ir grūti pakļauties svētajam garam. Nē, tu nerunā to, tad tu runā nāvi savā dzīvē. Bet tu saki, man ir viegli pakļauties svētajā. Halleluja! Runā to, ko tu gribi, to rezultātu. Saki, es esmu pilns ar svēto garu. Runā, es esmu pilns ar svēto garu. Jo, ja tu runā pretēji, tad tu arī nekad to nesaņemsi. Tātad runā, es gribu būt veiksmīgs. Un tu pārklausies
tos raidījumus, kas ir bijuši par dziedināšanu. Tas nav, to es izklausījies. Klausies kaut vai vairākas reizes, kamēr tu to satver ar savu garu, jo varbūt sākumā tev paiet laiks, kamēr tu vispār domā, vai tiešām tā varētu būt? Un es runāju vārdu, bet patiesībā savā sirdī varbūt strīdies ar to vārdu. Bet tad, kad tu jau esi tālāk, tu esi klausies vairāk jau šos raidījumus, tev ir ticība vairāk celsies, un tad pāej atpakaļ un paklausies vēlreiz, paklausies 2 reizes, paklausies 3 reizes, un tad tu varēsi to visu bagātumu saņemt, un tu tiksi celt savā ticībā. Tātad, pie runāšanas patiesībā ir tā, ka ticība nāk pirmā. Tu vispirms tici un tad runā. Un ticība ir pirmā, tad es ticēju, tādēļ es runāju. Un tu piespied sevi runāt. Atslēga numur 1 mūsu ticībai, lai tā ticība rastos mūsu garā. Pirmā atslēga, svarīgā atslēga ir meditēšana. Dieva vārda pārdomāšana. Pirmā atslēga ir laiks, kad mēs lasām, vairākas nodaļas lasām Bībelē. Ļoti labi, bet tas nevar aizstāt Dieva vārdu pārdomāšanu. Kas ir pārdomāšana? Kad tu ņem vienu Bībeles pantu un sāc par to domāt, sāc to runāt, sāc to pie sevis tā kā dudināt. Es, piemēram, šodien pārdomāju 5. psalmu 13. pantu, jo tu, kungs, svētī taisno un pušķo viņu ar žēlastību kā bruņām. Jo tu, kungs, svētī taisno. Es esmu taisnais, man ir pareizas attiecības ar Dievu, es nedzīvoju apzinātā grēkā, es esmu tas taisnais, Dievs labi domā par mani, viņš mani pušķo. Ko tas nozīmē pušķo? Izdekorē, pieliek klāt, brīvi viņš pieliek klāt. Man nāk prātā, kad kādu līgavu pušķo. Un tad viņa jau ir saģērbusies, un viss jau tur meikaps, viss skaisti. Un tad beigās vēl uzliek tur kādu odziņu, vai matos iesprauž vēl kādu ziedu, vai sprādzīti, vai kādu tur vēl to bumbulīti, pērlīti kādu. Pušķo! Dievs mani pušķo! Ar ko tad viņš mani pušķo? Viņš mani pušķo ar savu žēlastību. Es paskatījos, arī meditēt ir, ka mēs studējam par to rakstu vietu. Es paskatījos citos tulkojumos, tur teikts labvēlību. Viņš mani pušķo ar savu labvēlību, un es skatījos, ko nozīmē labvēlība. Tā ir veicināšana, iedrošināšana, ieguldījums. Dievs dod ieguldījumu manā dzīvē. Viņš mani virza uz priekšu. Viņš mani atbalsta, sekmē. Viņš mani pagodina. Viņš labi domā par mani. Viņš mani apžēlo. Wow! Viņš mani pieņem. Viņš tā kā pagrūž uz priekšu mani. Viņš man palīdz, atbrīvo mani, viņš man dāvina, ziedo to. Tas ir ieguvums, tā viss tā labvēlība. Es pārdomāju, tu redzi jau tagad, tas Dieva vārda bagātums, ko mēs varam pasmelt. Bagāti! Un tādā veidā es to iegūtu savā sirdī, savā garā. Tas kļūst par manu lietu. Es to esmu paņēmis. Manī rosās ticība, jo es esmu to pārdomājis, es esmu to ielicis. Un tā žēlastība ir, ka viņš mani pušķo ar žēlastību kā ar bruņām. Tātad tas ir, kur ienaidnieks nevar cauršaut, viņš nevar cauri savas lodes tam iziet, lai kā viņš domātu mani cauršaut, tāpēc, ka manas bruņas ir Dieva labvēlība, Dievs ir pret mani labvēlīgs, un to es esmu viņa vārdā satvērus ar ticību. Daudzi lasa, bet viņi neieliek savas domas tajā klāt. Bet tad, kad mēs meditējam, tas ir tā kā mēs gremojam. Tu zini, tā kā govs, viņš saplūd zāli un tad... Tu esi paņēmis to Bībeles pantu. Un tu sāc to pārstrādāt. Tu iedomājies to attēlu. Piemēram,
no rīta vai vakarā, ja? Tātad vakarā pirms gulētiešanas tu paņem kādu bībeles pantu, ko tu pārdomās, bet tu šodien jau iedomājies to attēlu. Tātad vakarā es apgulšos gultā. Man acis būs vaļā vai ciet. Tu iztēlojies to bildi. Tātad es gulēšu uz muguras, vai es būšu pagriezies uz sāniem. Kas man būs, vai jau pidžāma būs? Vai es būšu zem segas, vai virs segas es gulēšu? Un es domāšu, kādu bībeles pantu es pārdomāšu. Tātad tu to bildi veido savā prātā. Jo kā pie Bābeles torņa mēs jau lasījām 1. Mūzes 11. Kad Dievs teica, ja cilvēks iedomāsies, nekas viņam vairs nebūs neiespējami. Ja tu to redzi ar skaidru attēlu, tu spēsi to lietu arī izdarīt. Tātad nākošā reizē, tas nebūs rītdien, tas būs, ticam Dievam, otrdienā, mēs runāsim par to, ko nozīmē vispār meditēt, ko nozīmē pārdomāt. Bet tagad jau tev ir mazliet tātad virziens uz to, ko nozīmē pārdomāt, un tu ņem kādu Dievu vārdu un sāc jau viņu pārdomāt, sāc jau viņu gremot, vakarā pirms gulētiešanas, pa dienas laiku, izvēlies kādu bībeles pantu, no rīta, kad tu mosties augšā, pārdomā Dievu vārdu, un tu dabūsi to ticību savā sirdī, un tu varēsi dabūt ticības rīcību, ticības vārdus. Tas vārds nāks pa tavu mutārā. Īpaši veselībai pārdomā dziedināšanas raksturvietu. Pārdomā to, sagremo to, un tev būs auglis. Lai Dievs tev svētī uz ticības rīcību. Āmen!